Labdien, godātie skatītāji! Par aktuālo Latvijā un politikā. Kā jau katru otrdienu, arī šonedēļ Latvijas Zaļo un Zemnieku savienības studija. Šoreiz gan tiekamies 10:00. Un šodien runāsim par senioriem aktuālajiem jautājumiem, mājokļu pabalstu, atbalstu ģimenēm ar bērniem, kā arī invaliditātes sistēmas pārskatīšanas plāniem. Un atskatīsimies uz līdz šim paveikto un plānoto. Un tieši tādēļ šodien pie mums studijas viesis ir Labklājības ministrs Reinis Uzulnieks, kuram šonedēļ aprit akurāti tieši 1 gads, kopš ir sociālās politikas galvenais veidotājs mūsu valstī. Sveiks, Reini! Sveiks! Un mans vārds ir Kaspars Magurs. Vēl tikai piebilstot, kā vienmēr skatītāji ir laipni aicināti komentāros uzdot sevi interesējošus jautājumus ministram. Gads amatā. Sāksim ar kopējo bildi. 6. martā aprit gads, kopš esi amatā. Lūdzu, nosauc 3 visbūtiskākos paveiktos darbus, kuri paveikti šajā laikā, šī gada laikā. Tu jau pareizi teici, 6. martā aprit gads, bet sociālā nozare esmu jau vairāk kā 10 gadus, man liekas, jau 12. Un tas, kas man liekas, ir svarīgi pateikt to, ka, manuprāt, ir paveikts ļoti daudz un labas lietas. Nevienmēr tas publiski izskan. Pirmkārt, ir rekordliels atbalsts ārpus ģimenes aprūpei, adoptētājiem, auģu ģimeņiem, aizbildņiem. Un panākts arī bērnu kopšanas pabalsts palielinājums, panākts arī piedzimšanas pabalsts palielinājums. Tā kā atbalsts ģimenēm, un svarīgi ir tas, ka viņi indeksējās. Tas nozīmē, ka neatkarīgi par to, ja pieņemsim, inflācija pieaug, arī pieaug šis bērnu kopšanas vai ģimenes valsts pabalsts. Un tas ir svarīgi. Līdz ar to, manuprāt, tas ir svarīgi. Un svarīgi arī ir pieminēt to, ka, manuprāt, man ir izdevies runāt un cildināt par ģimenes. Jo, manuprāt, šīs te progresīva uzstādījuma par 111 dzimumiem, līdz 18 gadiem dzimumaiņām ir nepareizi. Jo, manuprāt, ģimene kā vērtība ir pazudusi, un tāpēc ir svarīgi par šo runāt. Ir panākt arī dažādi atbalsta mehānismi gan senioriem, gan cilvēkiem ar invaliditāti, bet darbs turpināsies. Jā, izklausās ļoti labi. Bet tajā pašā laikā arī gribās uzzināt, kas nav izdevies un kas iespējams ir plānots. Bet tā pavisam īsi. Es mēģināšu tiešām tā īsi. Tas, kas nav izdevies, un tā nav Reiņa Uzulnieka vai ZZS tāda iegriba bāzes pensijas ieviešana, jeb papildus piemaksa senioriem par stāžu. Tā bija, manuprāt, koalīcijas partneru negribēšana šo te pensiju likumu atvērt, jo 85+ vai 80+ senioriem tiešām ir mazākās pensijas un būtu diezgan svētīgi, ja mēs spētu 20-30 eiro viņiem palīdzēt. Bet, diemžēl, mūsu koalīcijas partneri negribēja atvērt, teiksim, tā pensiju likumu. Līdz ar to tas ir tas, kas ir tuvākais darbs, un arī, ja man būs iespēja vēl 4 gadus strādāt, tā būs viena no manām prioritātēm. Ja jau mēs iesākām par bāzes pensijām, tad, kā jau pats arī minēja, pirms tam sabiedrībā daudz par to diskutēts. Kā izskatās ar šī jautājuma virzību? Būs senioriem bāzes pensija ar 2027. gadu? Ja mums šobrīd nav izdevies, tad ar 2027. gadu tas būtu iespējams? Es domāju, ka tas ir jāpanāk, un es domāju, ka Zaļo un Zemnieku savienība viennozīmīgi vienmēr ir iestājusies par senioriem un arī iestāsies. Un es esmu pārliecināts, ka es ceru, ka rudenī kaut ko mēs varētu palīdzēt senioriem. Ja nesanāks, tad viennozīmīgi 27. gada 1. janvāris ir tas, ka ir jāievieš bāzes pensijas, ja papildus piemaksas pie pensijas. Kā tas ietekmētu mazāko pensiju saņēmējus? Vistiešākajā veidā, kā jau es teicu, 85+ mums ir 57,000 senioru. Un viņiem tiešām ir mazākās pensijas, jo visneaizsargātākās grupās ir 85+ seniori vai vecāks, kurš audzina pārsvarā mammas viens pats bērnu. Un ja mēs varam palīdzēt pat tiem 20-30 eiro šiem senioriem, es domāju, ka tas ir nepieciešams, tas ir jāizdara. Varbūt tāds nedaudz provokatīvs jautājums. Kā strādā esošā pensiju indeksācija un vai esošā indeksācijas sistēma ir pietiekama ņemot vērā cenu kāpumu un dzīves dārdzību? Es teiktu,
Mēs ar Uldu Augulu atgriezāmies Labklājības ministrijā 2023. gada rudenī, un 24. gadā un 25. gadā īstenībā ļoti daudz labas lietas tika izdarīts. Mums ir 1000 eiro neapliekamais. Ja seniors strādā, tad 500 eiro neapliekās ar iedzīvotāju ienākumu nodokli. Plus mēs ieviesam no 1. oktobra to, ka tiek indeksēta pensija pilnā apmērā, kas ir summa 1488 eiro. Tas nozīmē, tā ir summa, ko saņem papildus pensijai. Un tie ir 98% seniori, kas izjutīs indeksācijas, teiksim, tā papildus piemaksas. Ļoti daudz dzirdēts arī šobrīd ir par tādu jautājumu, kā turpināt mūža izglītību senioriem. Šajā gadījumā senioru izglītību un aktivitātes. Vai ministrija redz atbalstu tās augtajām senioru skolām un mūža izglītībai senioriem? Un vai šajā jomā plānoti konkrēti atbalsta mehānismi? Šis ir jautājums, par ko es pats personīgi ļoti lepojos, jo pirms 2 gadiem bija Vidusdaugavas NVO centrs, kurš no Sabiedrības integrācijas fonda dabūja finansējumu, lai attīstītu šo senioru skolas. Un, tā kā man šī ideja ļoti patika, es atradu iekšienē 1 miljonu eiro. Tas nozīmē to, ka senioru biedrībām, pensionāru biedrībām būs iespēja pieteikties finansējumam. Aprīlī, martā jau apmēram būs vaļā šis Sabiedrības integrācijas fonda iepirkums. Tas nozīmē, ka katra senioru biedrība varēs pretendēt uz aptuveni 40 000 eiro. 2 gada griezumā. Es domāju, ka tas ir labs finansējums, lai senioru biedrības varētu vairāk attīstīties. Un, tas, kas man vienmēr ir paticis, ka Latvijā seniori paliek vien aktīvāki. Man ļoti patīk Valmieras piemērs. Kundzīte sēdēja mājās, sēdēja pie loga, viss slikti, pasniegs pastu neatnesa, suns sakot čības, viss ir slikti. Viņa iestājās senioru biedrībā, viņa teica, viņa kļuva skaistāka, bagātākā un jaunāka. Līdz ar to seniori mums paliek aktīvāki, un man ir tas prieks, ka man būs iespēja piedāvāt šīm senioru biedrībām kopumā 25–40 tūkstoši uz 2 gadiem. Labi. Ko tieši seniori varēs apgūt? Kādas ir tās specialitātes un kas par šo naudu būs iespējams senioriem izmantot? Kā viņi varēs šo? Es gribēju diezgan plaši paņemt, lai arī atskaites būtu maksimāli vienkāršas. Tur ir digitālās prasības, veselības aprūpe, nodarbinātība. Principā jau jebkas, ko dara tagad jau seniori tagad. Bet viņiem būs pieejams finansējums, tad to viņi varēs vēl plašāk to darīt, varēs lektors pieaicināt, un man pat no Kanādas pensionāru biedrības ir rakstījuši, ka viņi arī vēlās iesaistīties. Es pagaidām teicu, ok, 2 gadu pilotprojekts Latvijas senioru biedrībām. Es domāju, pēc 2 gadiem atvērsim plašāku lauku, lai arī seniori varētu no ārzemēm, no Latvijas apmainīties un braukt pa pasauli. Pirms pārējiem pie nākamās tēmas. Jautājums ir no skatītājiem. Cik bieži ministrs apmeklē bērnu namus, un ja to dara, tad kādi ir galvenie secinājumi? Skaudri. Es esmu bijis gadu laikā visos 43 Latvijas novados, un jau, manuprāt, apmeklējis katru bērnu namu vai bērnu centru. Situācija nav laba. Šajos centros dzīvo bērni, kuri ir izņemti no ģimenēm dažādu apstākļu dēļ, vai vecākiem ir bijuši alkohola vai narkotika problēmas vai kādas citas. Nav tāds centrs Latvijā, manuprāt, kur kāds bērns nav cietis no seksuālās vardarbības. Un, manuprāt, tā ir skaudra patiesība, un, manuprāt, ir jāsāk pieņemt vien drastiskāk. Es jau esmu Twitterī vai X-ā, ka tagad saucās izgājis ar to, ka ir nepieciešama ķīmiskā kastrācija. Es par to arī iestājos. Es saku, šie pārsvarā tie ir tēvi vai pattēvi, kas ir, teiksim tā, sabojājuši bērnam dzīves visu mūžu. Bet valdībā ir par to spriests, starp valdības locekļiem tieši par šo jautājumu ar iekšlietu ministru vai? Jā, mēs pagājušajā nedēļā runāju ar izglītības ministriju un iekšlietu ministru to, ka ir kaut kas jādara jau prevencijā ar domu, ka jau mums jāpaman šie keisi, ja tā var teikt, jau bērndārzā. Jo bieži, kad ir 12–13 gadīgs bērns, viņš jau ir, es nezinu, tādā žargonā runājot sačakarēts. Un nevienmēr viņš var pēc tam, teiksim tā, atgriezties normāli dzīvē. Tāpēc ir svarīgi jau pirmskolas izglītības iestādē jau pamanīt, ka kādam bērnam ir mainījusies uzvedība, jo mainoties uzvedībai, es domāju, ka kaut kas ir ģimenē nav kārtībā. Jo katrs bērns ir ģimenes spogulis. Bet kā ir starptautiskā pieredze? Taču noteikti kaimiņu valstīm vai, Rietumē Eiropā noteikti ir jau kaut ko šādu, pie šā strādā. Ir kaut kādas starptautiskās
pieredzi no kādām citām valstīm? Protams, bērnu aizsardzības centrs joprojām ņem arī labākās piemērs no ārvalstīm, bet, protams, tas, ka mēs vairāk runājam, tas tiek pamanīts, un visdrīzāk, kā es smējos, padomu laikā jau seks nebija un cilvēku invaliditāte nebija. Tad tagad mēs par to vairāk runājam, līdz ar to tie gadījumi vairāk parādās. Protams, ņemam labāko piemēru un mēģinām maksimāli reaģēt. Nu, lai izdodas noteikti šo visu samazināt, jo tas tiešām ir, lai neteiktu vairāk kā skaudri. Nav labi. Pavisam nav labi. Jā. Labi, nākamā tēma ir pagājušo nedēļu jau apstiprināja Saeima mājokļu pabalsts un apkurses sadārdzinājums. Tātad, kā mēs zinām, ka šī gada pirmie 2 mēneši ir bijuši augstākie pēdējās 10 gadēs, vai ne? Un ilgstoši augstums un daudz iedzīvotāji izjūta apkurses izmaksu krasu sadārdzinājumu. Lūdzu, pastāst, kā šis atbalsts ietekmēs iedzīvotājus un cik liels atbalsta apmērs ir gaidāms skaitļos, un vai tas paredz izmaiņas mājokļu pabalsta aprēķināšanas kārtībā? Šis ir viennozīmīgi Zaļo un Zemnieku savienības panākts atbalsts, jo koalīcijas partneri neredzēja, kad, es nezinu, vai nejūta, ka janvārs ir ļoti augsts, līdz ar to visdrīzāk neaizsargātajām grupām pieaugs visdrīzāk arī maksājumi. Viņi arī pieauga, šie tie maksājumi. Un Zaļo un Zemnieku savienības valdē bija lēmums, ka KEMam, ekonomikas ministrijai un labklājības ministrijai jānāk ar piedāvājumu. Tad tas, kas skar no labklājības ministrijas, ir tas, ka mēs skatījāmies mājokļu pabalstu jautājumu virzienā, jo tas skar visneaizsargātākās grupas. Un, ja mēs skatāmies, tad pagājušajā gadā aptuveni 33 000 saņēma šo te mājokļu pabalstu, tad palielinot koeficientus, tie visdrīzāk būs vēl papildus 7-8 tūkstoši, kas var pretendēt šo pabalstu, un tiem, kam joprojām bija problēmas samaksāt, viņiem arī pieaugs tā summa, no kā viņš varēs saņemt mājokļu pabalstu. Līdz ar to visneaizsargātajām grupām vairāk naudas paliks makā. Kuras ir šīs visneaizsargātās grupas, kuras jūs pieminējāt tikko? Dažādas. Viņam nav arī, šai grupai nav jābūt arī trūcīgai maznodrošinātam. Svarīgi ir tā, tu nomaksā maksājumus, tu nomaksā telefonu rēķinu, komunālos maksājumus, un tev ir jāpaliek aptuveni, ja tu esi viens mājās, 400 eiro makā. Ja to nepaliek, tad tu vari iet uz pašvaldību un pretendēt šo te pabalstu. Labi, pašvaldības. Kā tas ietekmēs pašvaldības un vai ir panākts kompromiss ar pašvaldībām? Kā sadalīsies tas vai nesadalīsies, kas ko seks? Es jau atkal uzsveru, šī tiešām ir ZZS vai Zaļo Zemnieku uzvara. Koalīcijas partneri negribēja akceptēt papildus finansējumu pašvaldībām, bet tā kā mēs palielinām koeficientus, nozīmē, ka vairāk cilvēku dosies uz sociālo dienestu un vairāk pieprasīs finansējumu, un mums izdevās proporciju mainīt pašvaldībām par labu, ka iepriekš bija 30% no valsts tiks sekta, tagad tie būs puse līdz 30. aprīlim. Un otrs, tā kā arī sociālajiem darbiniekiem pieaugs slodzi un apjoms, un jau ir indikācijas, man arī ir zvanījuši sociālā dienestā pārstāvji, turpmāk arī līdz 30. aprīlim mēs seksim papildus piemaksas no valsts tieši sociālajiem darbiniekiem vai cilvēkiem, kas strādā mājokļu pabalstu. Principā, ja mēs skatāmies līdz 30. aprīlim, pieņemsim, ka temperatūra atkal ieiet savās sliedēs, tā kā pēdējo gadu laikā ir bijis, tad sanāk idejas, ka šīm ģimenēm būs iespējams, teiksim tā, ja ir izveidojies kaut kāds parāds, tad būs iespējams no marta un aprīļa šīm piemaksām nosakt iespējams kaut kādu sakrājušo parādu. Jā, tev ir taisnība, un es teiktu, ka arī šogad ir vēlēšana gads, bet man gribētos, lai katru gadu, ja cilvēkiem ir nepieciešams atbalsts, valstīm var palīdzēt. Mums ir nedaudz jāatkāpjas atpakaļ pāris soļus par senioru skolām, jo ir skatītāja jautājums. Kur un kā var pieteikties senioru skolai vai apmācībām? Tātad Sabiedrības integrācijas fonds aprīlī visdrīzāk izsludinās iepirkumu, un tev ir jābūt senioru vai pensionāru biedrībai, un apmēram es jau esmu apsolījis visām pensionāru biedrībām, ka es informāciju nodošu viņiem personīgi tālāk, un arī caur pensionāru federāciju, lai viņi būtu lietas kursā. Jo šī tiešām ir ļoti laba izdevusies lieta, kas ir man izdevies panākt.
Informācijas nodošu, bet jebkurā gadījumā Sabiedrības integrācijas fonds aprīlī aptuveni varētu izsludināt iepirkumu. Būs 2 mēneši laiks pieteikties, un tādu taustāmu finansiālu labumu seniori jutīs jau, es teiktu, augustā, septembrī. Minēja, ka esi bijis visos novados, noteikti ticies arī ar lielāko daļu senioru biedrībām. Kāda ir viņa attieksme? Viņi par šo te priecājās vai jau saka, jau mēs jau kaut ko tādu darām, bet tagad ir labi, ka būs finansējums? Sākumā jāiegūst finansējums, projekts ir jāuzraksta, bet esmu, kā jau minēju, esmu bijis katrā no Latvijas novadiem, un man jau principā par tādiem pensionāru atbalstiem vai pensijām vairs jautājums neprasa, man prasa tikai par veselības aprūpi. Tas nozīmē, ka ir ļoti daudz labas lietas izdarīts. Un runāju par senioru skolām, pensionāru biedrības ir jau lietas kursā. Es tiešām esmu jau diezgan aktīvi par to komunicējis. Viņi tādās gaidās. Viņi gaida, kad būs. Viņi mazliet uztraucās, ka viņi nemācēs pieteikumu uzrakstīt, bet kā mēs vienojāmies, kad Sabiedrības integrācijas fonds palīdzēs viņiem iesniegt šo pieteikumu, viņi varētu pretendēt uz šiem 40 000. Labi, tas tā kā par senioriem, bet viena no lielajām tēmām, kas 2026. gada budžetā bija atbalsts ģimenēm ar bērniem. Un jau minēju, ka viens no būtiskākajiem paveiktajiem darbiem ir šie atbalsti ģimenēm ar bērniem. Pirms ejam par to, lai tu pastāstītu, kā tad īsti ir šie atbalsti izdevies un kas vēl varbūt plānojas, tad ir skatītāji jautājums, vai redzat iespēju paplašināt 3+ kartes darbības termiņu? Viennozīmīgi, un es gribētu īstenībā pateikt, parasti jau citi politiķi neslavēja citus politiķus, bet es gribu pateikt paldies Imantam Parādniekam. 2016. gadā šī 3+ karte cepura nos, šī ir fantastiska iespēja gan elektroenerģijai, gan ceļu nodoklim puse, gan dažādiem uzņēmumiem atlaides. Bet tas, kas joprojām, manuprāt, nav sakārtots, ir tas, ka līdz ko viens bērns sasniedz 18 gadus vai viņam ir 24 gadi, ja viņš mācās, tad pēkšņi šī ģimene vairs nav 3+. 3 bērni vairs neeksistē, un tas nav pareizi. Un man gribējās šo programmu visiem visu, bet mans pieminētais Imants Parnais teica, Reini, nē, tas ir dārgi, jo transports ir 1,7 miljoni. Un tas, kas tagad ir diskusijā, un es tikos arī opozīcijas partneriem pagājušajā nedēļā ar Nacionālo apvienību, ar apvienoto sarakstu, joprojām notiek diskusijas par to, kā mēs varētu šo statusu saglabāt. Tā pēdējā versija izskatās to, ka 3+ karte paliek tad, kad teiksim, tā jaunākais bērns sasniedz 18 gadus vai 24, ja viņš mācās. Līdz tam brīdim ir šīs 3+. Bet joprojām diskusijas ir, un es domāju, aiznākamā nedēļa es šo jautājumu arī ZZS valdē likšu, lai mēs saprastu, kā mēs varam šīm ģimenēm palīdzēt. Vai ir zināms aptuvenās, cik tas varētu būt valsts budžetā papildus izmaksas šī pozīcija tieši? Mēs esam skatījušies, un man ir atsūtīti arī dati, bet man mazliet, varbūt, var teikt, neiet kopā, cik tas varētu reāli būt, jo bija 1 miljons tikai transporta izmaksām, man liekas, tas ir krietni vairāk. Tā ir katra, tas ir, es teiktu, ap 7 miljoniem kopējā pakotne, bet šeit nav runa, es gribētu pateikt to, šeit nav stāsts par naudu. Stāsts ir par to, ka, iedzīvotāju skaits samazinās, bērni dzimst mazāk, mums ir jāpalīdz tiem bērniem, kas jau ir mūsu Latvijā. Un, man liekas, arī nākošajai Saeimai, un ja man būs iespēja vēl 4 gadus strādāt, mums ir jādara viss, lai atbalstītu esošās ģimenes. Tas ir vienkārši. Man ir labā lieta, ka man ir atbalsts no prezidenta. Arī prezidents ļoti iestājās par ģimenēm un atbalstu demogrāfijai. Līdz ar to svarīgi ir atbalstīt esošās ģimenes. Un šeit nav runa par politiku, bet te ir stāsts par to, ka mums jāatbalsta Latvijas iedzīvotāji un Latvijas ģimenes. Jā, paldies. Bet tagad lūdzu tā visaptveroši par to, kas ir izdevies paveikt attiecībā uz atbalstu ģimenēm. Kas varbūt nav izdevies un kas ir plānots, sākot jau ar visiem šiem demogrāfijas jautājumiem? Jā, kā es arī intervijas sākumā teicu, rekordliels atbalsts ārpus ģimenes aprūpei. Kā piemēram, pieņemsim, aizbildnim iepriekš bija 54 eiro, tagad tie būs 298. Tā kā kāpums ir liels un arī viņš tiks indeksēts, ja, pieņemsim, valstī sākās inflācija. Piedzimšanas pabalsts, bērnu kopšanas pabalsts, tās ir labas lietas, kas mums izdevās panākt.
Tas, kas neizdevās panākt, ir ieviest ģimenes valsts pabalstu paaugstināšanu, jo mums valstī trešie bērni dzimst, nedzimst pirmie un otrie. Un, kā es arī teicu, tas ir pirmkārt, tas ir vērtība jautājums, jo bieži jauniem vecākiem ir skola, darbs, ceļot, sunītis, un tad 40 gados varbūt to pirmo bērnu grib. Otrs ir tas, ka ģimenes valsts pabalsts, ja ir viens bērns, ir 25 eiro, un tas nav pietiekami motivējoši. Un tas mūsu piedāvājums viennozīmīgi būs, mēs esam ministrijā jau salikuši 4 lietas. Viens ģimenes valsts pabalsts par vienu bērnu celšana, ja 25, tad varētu būt 40 vai 50 eiro. Par otro bērnu, ja ir 2 bērni, tad ir 50 eiro par katru. Tad tas piedāvājums varētu būt 70-80 eiro par katru bērnu. Otrs, 91. un 96. gadā tie vecāki, kas bija, viņi neveica sociālās iemaksas, līdz ar to viņiem tas atsaucās arī uz pensiju, arī šīs te iemaksas no valsts puses nosegt. Un trešais, ar ko mēs nāksim, kas arī, viņš pagaidām atvilknē stāv, bet es domāju, ka viņš tiks izņemts ārā, ja tev ir bērni, 1, 2 vai 3 par katru bērnu papildus piemaksas senioram, kad tu sasniedz pensijas vecumu. Bet kā tu redzi, ir zināms, ka neiet jau tik viegli ar finanšu ministriju. Skaidrs, ka tās ir liels izmaksas. Ģimenes valsts pabalsta palielināšana par pirmo, otro bērnu un tā tālāk. Vai tu reāli redzi, ka šis ir iespējams panākt? Jo tas ir skaidrs, ka tas nav vajadzīgs tikai labklājības ministram vai labklājības ministrijai. Tā ir valstī. Bet vai tu redzi, ka ir iespējas manevrēt ar šiem jautājumiem? Nu, kā pašam sajūta? Es jau parasti smējos. Labklājības ministrijā tumbačkā nauda nekad nestāv. Un tu jau pareizi teici, tā ir politiskā cīņa, lai izcīnītu papildus finansējumu no finanšu ministrijas. Bet, kā jau es šajā intervijā vairākas reizes uzsvēris, tā nav tikai Zaļo un Zemnieku savienības vai Rēņu uzulnieku iegriba. Tā ir nepieciešamība, mums ir jāpalīdz ģimenēm. Un, kā es teicu, man būs iespēja vēl 4 gadus strādāt. Esošais prezidenta termiņš ir nākamais gads, līdz ar to vēl gadu viennozīmīgi mēs varam cerēt. Protams, mēs sagatavosim septembrī aptuveni to pakotni, kā mēs varam palīdzēt ģimenēm. Un es domāju, neatkarīgi tas būs uzulnieks vai kāds cits labklājības ministrs, viņam nebūs varianti, viņam būs jāpieņem. Nu, es ļoti ceru, ka valsts prezidenta atbalsts ir, tad arī gan jau vajadzētu tām lietām pavirzīties. Es esmu droši, ka sanāks. Ar tādu pārliecību jāiet ir. Jā, turpinot par plāniem, vairākās intervijās jau esi minējis par invaliditātes sistēmas pārskatīšanu. Sabiedrībā bieži dzird kritiku par invaliditātes noteikšanas procesu. Pie kādiem nosacījumiem tiks pārskatīta invaliditātes sistēma un kas konkrēti varētu mainīties invaliditātes sistēmā, ja tiks pārskatīta? Viennozīmīgi ir jau tagad izdevies šo 2-3 gadu laikā, kamēr Zaļo un Zemnieku savienība vada labklājības ministriju, labas lietas izdarīt cilvēkiem ar invaliditāti. Bet tas, kas joprojām nav godīgi, ja pieņemsim, tu no bērnības esi ar invaliditāti, vai tu sasniedz 18 gadus, tev ir 413 eiro šis te īpašās kopšanas pabalsts. Bet, ja tu dzīves laikā iegūsti invaliditāti, tev ir 213. Un tas nav godīgi, un tas ir jāpārskata. Un pie manīm arī bija ierēģi, mēs izgājām cauri kopumā. Manuprāt, arī 413 pa maz. Mēs rēķinājām, ka tie vismaz varētu būt 480 eiro visām 3 kategorijām, gan no bērnības, gan 18, gan arī dzīves laikā. Un otrā ir tas, ka mums jāpārskata invaliditātes sistēma kā tā kopumā mērķētāk. Tas nozīmē nevis varbūt visiem vajag tik daudz naudu, bet vajag pakalpojumus. Vajag mērķētāk kādam cilvēkam palīdzēt ar tehniskiem palīdzekļiem. Svarīgi, un šis te piedāvājums arī man ir bijis uz galda, tas maksā 50-60 miljoni, jā, bet jebkurā gadījumā ieguldot naudu un atbalstam cilvēkam invaliditāti pēc gadiem 2, 3, 4, tas nāks atpakaļ. Tā ir investīcija. Precīzi. Un arī šie te cilvēki, kas iespējams saņemt šo te pakalpojumu, viņš iespējams varētu darba tirgu atgriezties. Tas nozīmē, mums arī būs darba rokas. Un arī viņš justos piederīgs sabiedrībai, un viņš neatšķirtos no jebkur citu cilvēku. Tā kā piedāvājums man ir. Tas, kas ir jādara, es zinu. Svarīgi ir panākt nākamajai saimai to, ka papildus finansējums cilvēkiem invaliditāti piešķirts. Nedaudz atgriežoties atpakaļ pie pensiju sistēmas, no skatītājiem jautājums ir, ņemot vērā, ka Igaunijā ir ieviesta iespēja brīvprātīgi izstāties no 2. pensiju līmeņa un izņemt uzkrātos līdzekļus. Vai Latvijas Republikā tiek plānot līdzīgi grozījumi normatīvajos aktos? Lūdzu sniegt informāciju par šādas iniciatīvas virzību un iespējamo termiņu.
3. oktobris, Saeimas vēlēšanas, visi populistiskie spēki viennozīmīgi nāks ar piedāvājumu un teiks, tā ir mana nauda, es gribu izņemt un es darīšu, ko es viņu gribu. 2021. gadā Igaunija arī atļāvā otro pensiju līmeni izņemt. To izdarīja aptuveni 20%, tas bija apmēram 1 miljārds eiro. Un 80% tas gāja patēriņa precēs. Leduskapis, televizori, SMS, kaut kāda kredīta nodzēšana. Un Igaunijā ļoti pieauga inflācija, man liekas 40–50% cenu kāpums. Un jo tā nauda iegāja uz to gadu, tajā tirgu, patēriņā un vispārējais. Es esmu droši, ka to nevajag darīt, jo Petravičs kundze runāju no viņu pārstāvēto spēku, viņi var uzskatīt, ka nevajag to darīt. Bet Latvija pirmā vietā ar šādu populistisku saukumu nāk. Bet, jebkurā gadījumā, ja mēs atļausim izņemt otro pensiju līmeni, inflācija Latvijā pieaugs, cenas pieaugs, un tie cilvēki, kas būs izņēmuši otro pensiju līmeni, es esmu pārliecināts pēc gadiem 10, 20, tad, kad viņi aizies pensijā, viņi būs sociālā dienesta klienti. Jā, par to arī vairāk jau patiesībā runā, ne jau tikai Turēni par to runā. Atgriežoties vēl pie 3+ kartēm. Skatītāji jautājums, vai kādreiz būs pieejama karte 1+ un 2+. Kā jūs to skatāties? Es noteikti, ka nebūtu 1+, 2+ karte pieejama, bet, kā es jau arī teicu, ka mums jāpalīdz arī tām ģimenēm, kam ir 1 bērns un 2 bērni, kā es teicu, ģimenes valsts pabalsta apmērā, iespējams nekustamā īpašuma nodokļu apmērā. Viennozīmīgi ir jāpalīdz arī tām ģimenēm, kam ir 1 un 2 bērni. Bet tādas 1+, 2+ karte, ja kāds teiks, ka būs, tad tas ir populists un 3. oktobrs tuvojās. Tāds interesants jautājums no skatītājiem. Daudz raksta. Jā, daudz raksta, jā. Tas ir labi. Cilvēkiem interesē. Skatītāji pamanījuši, ka jums patīk basketbols. Šeit būs tāds jūsu viedoklis. Basketbolu sanāk uzspēlēt ministram arī darba skrējienā. Kāds viedoklis par spēli ar Poliju? Oi, sirmāks noteikti paliku, bet es gribētu īstenībā pateikt paldies īstenībā arī mūsu partijas ģenerālsekretāram Artūram Graudiņam, kurš aktīvi iesaistījās un palīdzēja un atbalstīja, lai būtu Zaļo un Zemnieku savienības komanda. Mums ir Rīgas čempionātā, Olībeka līgā, mēs jau 2. sezonu spēlējam basketbolu. Un cilvēki mums zina, cilvēki mums dzird. Mums arī 19 cilvēki, un cilvēki vēl gribēja mūsu komandā pieteikties. Tā kā mums arī ir Viktors Iļins, kurš ir Latvijas izlases dalībnieks komandā. Tā kā tas ir super pozitīvi un ir iespēja arī mazliet attiet no ikdienas rutīnas un uzspēlēt basketbolu. Tu pa 1. vai 2. polijas spēli? Laikam jau tā pirmā bija labāka nekā otrā. Okay. Otrā, es nezinu, vai labi vai neko, laikam manā gadījumā, traģiski. Es negribu, es jau svētdien jau gan sirds palika, to spēli skatoties. Vēl par invaliditāti no skatītājiem. Vienam invalīdam ZZS partijā palīdzēja tikt galā ar īpašumu, godīgi pārdodot. Ir kāda informācija? Nezinu, nav. Un šim komentāram es negribētu ticēt. Tā nav. Tā nav patiesība. Es domāju, ka tā nav patiesība. Ok, brīnišķīgi. Paldies par sarunu. Sociālā politika skar ikvienu Latvijas iedzīvotāju. Tādēļ svarīgi par šiem jautājumiem runāt atklāti un konkrēti. Un paldies ministram tiešām par paveikto. Un, cerams, ka ar tādiem arī milzīgiem soļiem turpināsies darbs. Jā, paldies. Ja vēlētāji nobalsos par Zaļo un Zemnieku savienības, es droši, ka mēs varam ļoti daudz un labas lietas izdarīt arī turpmāk. Jā, tāpēc tiešām paldies ministram par sarunu un tiešām atbildēm. Tas ir ļoti būtiski. Cienītie skatītāji, paldies, ka bijāt kopā ar mums. Sekojiet līdzi arī turpmāk mūsu raidījumam un politiskajiem notikumiem. Uz tikšanos jau nākamajā nedēļā. Par nākamās nedēļas viesi uzzināsiet jau tuvākajās dienās. Paldies! Paldies!